Esiet sveicināti šajā video. Šodien mēs ieskatīsimies reliģiskās brīvības nozīmē un tās izpausmēs Latvijas sabiedrībā. Reliģiskā brīvība ir viena no pamatiesībām, kas nostiprināta Latvijas Republikas Satversmē. Tas nozīmē, ka katram individam ir tiesības brīvi izpaust savu reliģisko pārliecību, izvēlēties ticību vai neizvēlēties nevienu un praktizēt savas reliģiskās tradīcijas bez bailēm vai aizspriedumiem. Latvijas vēsture ir veidojusi Latviju par vietu, kur dažādas reliģijas un ticības savā starpā var pastāvēt saskaņā un cieņā. Latvijas Republikas Satversme garantē šīs pamatiesības aizsardzību, uzsverot individuālu izvēli un plurālismu. Šajā video mēs aplūkosim, kā šīs pamatiesības ir attīstījušās cauri laikiem, kā tās ietekmē mūsdienu Latvijas sabiedrību un kādas ir tās praktiskās izpausmes. Vēsturiskais konteksts. Latvijas vēsturē reliģija vienmēr ir ieņēmusi nozīmīgu vietu. Pirms neatkarības pasludināšanas 1918. gadā Latvija bija pakļauta vairākām impērijām, katra ar savu reliģisko ietekmi. Piemēram, Livonijas laikā dominēja katoļu ticība, bet vēlāk, zem Polijas, Lietuvas un Zviedrijas valdīšanas, protestantismam kļūstot izplatītākam. Arī Krievijas impērijas valdīšanas laiks ieviesa savas reliģiskās ietekmes. 20. gadsimta sākumā kopā ar Latvijas valsts dibināšanu tika nostiprināts reliģiskās daudzveidības un brīvības princips. Tā bija kā atbilde uz iepriekšējo valdību represijām un mēģinājumiem veidot monokulturālu sabiedrību. Reliģiskā brīvība kļuva par vienu no Latvijas neatkarības un demokrātijas stūrakmeņiem. Satversmes garantijas. Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi ikvienam ir tiesības uz savas reliģiskās pārliecības brīvu izpausmi. Tas nozīmē, ka Latvijā var brīvi praktizēt un izpaust savu ticību. Svarīgi ir uzsvērt, ka šī brīvība ietver ne tikai tiesības praktizēt reliģiju, bet arī tiesības netikt diskriminētam par savām reliģiskajām pārliecībām. Satversme aizliedz reliģiskās diskriminācijas jebkādu formu, kas nodrošina, ka valsts un tās iestādes attiecas neitrāli pret dažādām ticībām un pārliecībām. Latvijas normatīvajos aktos ir arī noteikumi, kas reglamentē reliģisko organizāciju darbību un to attiecības ar valsti. Šie noteikumi nodrošina, ka neviena reliģija netiek valsts līmenī izvirzīta augstākā stāvoklī par citām, saglabājot ticības plurālismu un vienlīdzību. Tomēr normatīvais regulējums arī paredz, ka šīs pamatiesības var tikt ierobežotas, ja tas ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, piemēram, sabiedrības drošības, morāles vai citas cilvēku tiesību un brīvību aizsardzības nolūkā. Tas nozīmē, ka reliģiskā brīvība nevar būt absolūta, bet tās ierobežojumiem jābūt pamatotiem un proporcionāliem. Reliģiskās tolerances un dialoga nozīme. Reliģiskā tolerance un dialogs ir būtiski aspekti, lai uzturētu mierīgu un harmonisku līdzās pastāvēšanu starp dažādām ticībām Latvijā. Šīs vērtības veicina sapratni, iecietību un cieņu starp dažādām reliģiskajām grupām, kā arī palīdz mazināt konfliktus un pārpratumus. Latvijā tiek organizēti dažādi pasākumi un iniciatīvas, kas veicina reliģisko dialogu un sapratni. Piemēram, starpkonfesionālās tikšanās, semināri un diskusijas, kas sniedz iespēju dažādu ticību pārstāvjiem satikties, dalīties pieredzē un uzskatos. Šie pasākumi ir ne tikai veids, kā veicināt dialogu, bet arī iespēja uzzināt vairāk par citām kultūrām un ticībām. Izglītība arī spēlē svarīgu lomu reliģiskās tolerances veicināšanā. Skolas un izglītības iestādes piedāvā programmas, kas māca jauniešiem par dažādām reliģijām un to lomu sabiedrībā, veicinot sapratni un iecietību no agras jaunības. Tas palīdz veidot atvērtāku un iecietīgāku nākamo paudzi. Lielāku uzmanību vērš arī uz mediju lomu reliģiskās tolerances veicināšanā. Mediji var būt spēcīgs instruments sapratnes un dialoga veicināšanā, piedāvājot objektīvu informāciju un rādot dažādu ticību pozitīvos piemērus. Tādējādi tie palīdz izvairīties no stereotipiem un aizspriedumiem. Reliģiskās tolerances un dialoga veicināšana ir nepārtraukts process, kas prasa regulāras pūles un apņemšanos no visām sabiedrības daļām. Tas ir fundamentāli svarīgi mūsdienu globalizētajā pasaulē, kur kultūras un ticības savstarpējā ietekme kļūst aizvien nozīmīgāka. Nobeigums un aicinājums uz diskusiju. Tagad es aicinu jūs, skatītājus, dalīties ar savām domām un pieredzēm. Kā jūs redzat reliģisko brīvību un to toleranci Latvijā? Vai ir kādas konkrētas tēmas vai jautājumi, par kuriem vēlaties uzzināt vairāk? Lai turpinātu šo svarīgo sarunu, sekojiet mums sociālajos medijos un pievienojieties mūsu kopienai. Līdz nākamajai reizei esiet droši un informēti!